Čau, man sauc Čudars no Digitrix.lv, un šis ir tā kā pirmais mēģinājums izveidot video tutoriāli par tēmu Tilt Shift. Tilt Shift fotogrāfiju Edvards jau apskatīja, aprakstīns ir mājaslapā, tā kā droši spiežam www.digitrix.lv un meklējam pie sadaļas laboratorija Tilt Shift fotogrāfiju. Es vairāk pastāstīšu par Tilt Shift video. Tilt Shift ir principā asuma dziļuma imitācija, lai varētu panākt efektu, ka reāls mašīnas un reāli autobus, kā redzam šī video, izskatās tā kā animēti, viņi tā kā būtu spēļu mašīnītes un tā būtu tā kā multene. Nepieciešama videokamera, statīvs un jāuzlien kaut kur augstu, kaut kādā 4. vai 5. stāvā un jānofilmē jebkas, kas ienāk prātā. Vislabāk izskatās, protams, kaut kādi būvniecība, kur ir traktori, kur ir mazāk cilvēki, jo cilvēki tomēr mazliet nodod to visu efektu. Es nofilmēju šādu video, kaut kādas 5 minūtes, no kurām mēs paņemsim mums nepieciešamā un uztaisīsim video. Tā ka varam vaļā Adobe After Effects, kad programma ir atvērta, ievelkam iekšā mūsu video projektu logā, tad šo video uzvelkam uz New Composition, tādā veidā izveidojas jauna composition ar mūsu video. Mēs sameklējam vietu, kas mūs varētu visvairāk interesēt, kur varētu izskatīties vislabāk. Tad varētu būt, kur daudz mašīnas. No šejienes, kur tās mašīnas brauc projām, tur mēs varētu sākt. No šejienes kaut kur. Izamās layeri, spiežam Alt un kreisā kvadrāta iekava ir tāda podziņa uz tastatūras. Tad aizvelkam uz sākumu un spiežam vienkārši kreiso kvadrāta iekavu. Un viņš mums novieto video pašā composition sākumā. Tad vēl, lai tas efekts izskatītos labāk, mums vajag pātrināt viņu apmēram kādas 3 reizes. Kā to izdarīt? To izdara labot taustiņu, spiežam uz layera, ejam pie time un time stretch. Un tur ir stretch factor, kuru mēs uzliekam 30 un tas pātrina video apmēram 3 reizes. Spiežam OK un redzam, kā mums tas saīsinās. Principā video garums mums varētu būt kaut kādas sekundes 10, tādēļ composition renderējumu šo josliņu aizvelkums 10 sekundēm. Tas tā kā būtu izdarīts. Vēl, lai šis efekts tiešām izskatītos pie multenes, mums vajag pamainīt frame rate, kurš video parasti ir vai nu 25 vai 30 atkarībā ar ko jūs tur filmējat. Tātad, kad ir izvēlēta composition, ejam pie composition un composition settings. Tā redzam, mums frame rates ir 30 kadri sekundē, mēs nomainīsim uz 8 kadriem sekundē, lai tas vairāk izskatītos pēc tāds tā kā multenes. Spiežam OK un skatāmies, kā mums tagad tas izskatās. Tā, man liekas, ka ir tīri forši. Vienīgais krāsas nav īpaši labas, bet to mēs tūlītās izlabosim. Pirmkārt, krāsām vajadzētu būt daudz spilgtākām, lai tas tiešām būtu tā ilūzija, ka tie ir modelīši. Tādēļ mēs ejam efekts un presets logā un rakstam hue. Saturation plugin, efektiņš, uzvelkam viņu uz layera un uzliekam saturation apmēram par 50 vairāk. Mums ir daudz krāsaināks, vienīgais, ka bilde tagad palika ļoti zila. Tas arī nav labi, tādēļ ņemam curves, uzvelkam efektu controls panelī un pamainam, uzgriežam mazliet gaišāku visu RGB kanālā. Tā apmēram padodam uz leju. Tā daudz pa zilu viss ir, tāpēc ņemam blue channel un griežam zilo uz leju. Kaut kā tā, varētu mazliet sarkanīgāk arī to bildi uztaisīt. Šitā jau izskatās daudz labāk. Lai izveidot asuma dziļuma ilūziju, mums nepieciešams izveidot jaunu adjustment layer. Tā, ka spiežam labo taustiņu, New Adjustment layer. Un mums ir jānorāda tieši tas vidus, kuru mēs vēlamies atstāt tā kā fokusā. Tādēļ mēs ņemam šo kvadrātu maskas tūlīti un kaut kur šeit uzvelkam tādu maskiņu. Atlaižam, Un tā tad mums ir jāizvēlās kaut kāds blurs. Vislabākais no tiem ir lens blurs, kas reāli imitē kameras tā kā nefokusu. Lens blur. Valkam viņu uz adjustment layer, laižam vaļā un redzam, ka mums izblūrējās tikai vidus. Mums vajag, lai izblūrējās ārpuses. Tādēļ spiežam šeit subtract. Jau labāk. Tā, man liekas, ka vajadzētu mazliet
izplūdušāk viss, tādēļ likšu uz 25. Tā mēs pamanām, ka šeit tāds melns maliņas veidojas, lai tas nenotiktos, ir jāieliek šeit viens ķeksīts, repeat edge pixels. Ok, pazuda. Vēl, kad noņem masku, var redzēt, ka ir baigi asā tāda pārēja, ko var izlabot. Šeit spiežot MM. Tā iegūstot visus pārējos maskas options. Teiksim, maska feather. Mēs izpludinam mazliet maliņu, teiksim, velkam uz kaut kur apmēram 200. Un tas tā kā varētu būt ok. Lai tā bilde izskatītos mazliet patiesāk, mums vajadzētu veikt vēl mazas korekcijas. Teiksim, šis stabs, ja viņam apakša ir fokusā, tad viņam visam vajadzētu būt fokusā. Nevis tā kā Luxfors, kurš principā viss ir nefokusā. Tādēļ mēs varētu izveidot vēl vienu masku virsū tieši šim stabam. Lai to izdarīt, mēs izvēlamies pen tool un uzvelkam masku apkārt šim stabam. 1, 2, 3, 4, klikšķi un gatavs. Kā redzam, atkal ir jānomaina MM, ir jānomaina no add uz subtract. Tā mēs izdarām, un mazliet ir jāizpludina maliņas, šoreiz bišku mazāk, teiksim, uz 50. Kāds mums izskatās, kad noņemam maskas. Tā mēs redzam arī foniņu, līdz ar to mēs varam mainīt šādu parametru kā mask expansion uz iekšpusi. Un skatāmies, kā mums ir sanācis. Spiežam pie preview, run preview. Kad norendrēts vēlamais gabals, spiežam vēlreiz run preview un skatāmies mūsu tikko izveidoto tilt shift video. Nu, manuprāt, izskatās ļoti labi. Tagad tik atlicis video izrenderēt ārā. Ejam uz projektu logu. Paņemam render queue un ievelkam mūsu composition šeit iekšā. Un pie output module izvēlamies sev vēlamo formātu. Tā, es izvēlēšos QuickTime Movie. Ok. Pie outputu izvēlamies, kur mēs vēlamies saglabāt savu filmiņu. Desktop. Ok, rakstam tilt shift. Spiežam enter un spiežam renderēt. Tagad kādu laiciņu programmu to visu reiķinās, jo Effects Lens Blur ir diezgan pasmaks un prasa daudz kompjūta resursus, bet, kad tas viss būs beidzies, būs gatavs jūsu pirmais tilt shift video. Tā kā ejam, filmējam, liekam kopā un, ja rodas kaut kādi jautājumi, ejam formā, rakstam, mēģināsim atbildēt. Tā kā gaidiet nākamo tutoriālu. Ok, čau!